Zinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Ceļā uz apsolīto zemi. Šodienas rakstu vieta. Jo es zinu, kādas man domas par jums, saka tas kungs. Miera un glābšanas domas, un ne ļaunumu un ciešanu domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Jeremijas 29. nodaļa, 11. pants. Šodienas pārdomas. Kad Dievs savu tautu izveda no verdzības, tā bija tuksnesī, ceļā uz apsolīto zemi. Dievs viņus apgādāja ar mannu, kas krita no debesīm. Tas bija ļoti labs risinājums konkrētajai sezonai, bet tas bija tikai pagaidu nodrošinājums. Dienā, kad bija sasniegta apsolītā zeme, manna izzuda. Aiz muguras bija vecā sezona ar jau pierasto, bet priekšā jaunā sezona, pat vairāk, jauna pasaule, kurā viņi nekad nebija bijuši, tikai dzirdējuši, ka tur piens un medus tek. Ticība apsolījumam, ka Dievam bija kaut kas daudz lielāks nākotnē, ir tas, kas turpināja Dieva tautu virzīt uz priekšu. Viņš būtu varējis dot mannu arī apsolītajā zemē, taču bija sākusies jauna ticības sezona, jo Dievs strādā laikmetos, un viņa krājumos vienmēr ir kaut kas labāks. Neiestrēdz un nedomā, ka šie apstākļi turpināsies mūžīgi. Tā vietā paliec atvērts Dievam un esi gatavs mainīties, veikt korekcijas, labojumus vai izmēģināt ko jaunu. Ja manna pārstāja nākt, nebēdā. Tikai turpiniet kopā ar Dievu uz priekšu, jo Viņš tevi ved ārā no verdzības uz apsolīto zemi. Šodienas lūkšana. Tēvs, Tu viens esi taisnīgs un uzticams Dievs. Paldies, ka vienmēr nodrošini mani. Paldies, ka Tu vādi mani. Es ticu, ka Tev ir sagatavotas labas lietas manai nākotnē, un es izvēlos turpināt sekot Tev jaunajā laikmetā, ko esi sagatavojis visai cilvēcei. Jēzus vārdā. Āmen.